šuvējs. Sen tas bija, kad divi Lūžu ciema saimnieki reiz svētku rītā devās uz mežu zirgus raudzīties. Savās ceļa gaitās viņi iznāca līdzenumā, kura vidū atradās liels, plakans akmens. Un abi nācēji no izbīra kļuva vai mēmi. Uz akmens sēdēja liels vīrs ar muguru pret viņiem un kaut ko šuva. Tuvojošos saimnieks nemanīdams, vīrs netraucēti turpināja iesākto darbu. Abi ciemnieki apstājās kā zemē iemīti, kad milzīgais vīrs atkal vilka diegu. Viens no vīriem iesaucās: Svētais pērkons, cik tā ādata ir resna! Izdzirdis šos vārdus, vīrs tūdaļ nolēca no akmens un ieskrēja mežā tā, ka koki sašūpojās. Nu, tikai varēja pamanīt, ka mucējam nemaz nebija bikšu. Tās tad viņš arī lāpīja uz akmeņa sēdēdams. Lūžu ciema vīri aiz milzīgās ziņkāras piegāja pie akmens un atrada uz tā lielajā steigā aizmirstās bikses un adatu. Paņēmuši atradumus, viņi devās mājup. Kad vīri savu piedzīvojumu bija izstāstījuši cieminiekiem, kāds vecāks vīrs paskaidroja, ka redzētais bijis vien pats vecais velns, tāpēc izdzirdis vārdu pērkons, tas tik ātri aizmucis. Vēlāk kalējs no atrastās adatas katram saimniekam nokala pa lemesim. Milzīgas bija arī ragaiņu bikses. No katras bikšu staras iznāca vesels pūramai.